Kolēģi, šis likumprojekts ir ļoti svarīgs, manuprāt, Latvijai, un termiņš bija ieplānots jau pagājušo gadu, tāpēc viņš ir tagad aizvilcies tālāk, ies regulārā kārtībā, bet es gribētu pievērst uzmanību, ka mēs runājam par likumu, kurš ietekmē ap 5,5 miljardus eiro finansējuma apgrozījumu, kas nonāk Latvijas ekonomikā un tiek tenderēts, nonāk valsts pasūtījumos. Un tāpēc šis ir otrais lasījums. Uz nākošo lasījumu es gribētu, ka mēs piestrādājam pie šādiem punktiem, lai to termiņu arī nekavētu. Mums ir ļoti liela iepirkuma IT sektorā, itin visās ministrijās. IT sektors ir ļoti smagnējs un problemātisks šajā iepirkuma likumā un vispār iepirkuma procedūrā valstī. Un šeit jāpievērš īpaša uzmanība, jo, ja privātais sektors uzvestos pavisam savādāk, jo šobrīd mēs redzam, cik strauji attīstās mākslīgā intelekta risinājumi, cik daudz viss virzās prom uz mākoņu risinājumiem, uz attālinātiem abonēšanas risinājumiem, mēs turpinām, un šis esošā mūsu likumdošanas ietvars rada apstākli radīt no nulles dinozauru programmatūras, dod priekšroku tam, un ja valsts gribētu iegādāties risinājums, kas pieejam tirgū kvalitatīvi, ātri, vienkārši, to nevar izdarīt. Un tāpēc mums ir IT sfērā kļūst tāda kā karteliska mazs skaits uzņēmumu, kas apgādā praktiski dzīvo no valsts aparāta, kas ir kļuvuši vienkārši par starpniekiem, kas nodrošina šo iespēju abonēt, bet caur viņiem. Un tāpēc tieši publiskā iepirkuma likums ir tas, kam vajadzētu strādāt par labu jau nākotnes mākslīgā intelekta risinājumiem, kas ir abonēšanas risinājumi, un šo abonēšanas pasākumu praktiski nav normāls veids, kā valsts iestādēm viņu iegādāties. Tāpēc īpaši pie šī būtu jāpadomā. Arī kompetenci centri, kas ir minēti, ir jāpaskaidro, kas ir zem tiem domāts, jo šobrīd skaidrību tas nevieš, un ka tas ir atstāts ministra kabineta pilnā rīcībā, kā to īstenot. Un mans lielākais pārsteigums, vērtējot publiskā iepirkuma likumu un iepirkumus, ir tas, ka mums nav pieejama informācija. Mums ir par 5,5 miljardiem eiro valsts naudas, nav pieejama informācija par iepirkumu. Un šeit es gribētu pateikt, mēs šeit pieņemam budžetu akli, kur tāmes iesniedz pēc budžeta pieņemšanas. Tad tās tāmes ļoti lielā skaitā nevar atrast rezultātā iepirkumos. Starp iepirkumiem un tāmēm ir caurums un nav šī informācija pieejama. Un ja mēs paceļam šos sliekšņus augšā, vēl jau vairāk ir svarīga caurspīdība, iespēja ātri šos datus apkopot un analizēt. Un tam ir jāpievērš būtiska uzmanība, un tāpēc gribētu teikt, IT sektors, it īpaši mākslīga intelekta risinājumi, ir tas, kas mums trešajā lasījumā vajadzētu adresēt, jo, ja mēs paskatīsimies datos, kāda ir Latvijas IT pakalpojumu industrija apgrozījums, tad decembra valsts aparāta iepirkumi nodrošina pusi no visas nozares apgrozījuma Latvijā. Tātad mēs praktiski ar šiem iepirkumiem, industrija dzīvo tikai no šiem iepirkumiem. Tāpēc ir svarīgi šeit rast risinājumu, ka tas ir daudz lētāk, nevis būvēt arhaiskas sistēmas un pievērst tam, lai mums ir moderna risinājuma, ejam līdz laikam. Paldies! Debates slēdzu.